ir savas bībeles līdzi, atveriet pirmo vēstuli korintiešiem. Tātad pirmā vēstule korintiešiem 10. nodaļas beigas no 23. panta, bet, ja jūs pievērsat uzmanību, tad arī tajā, ko es lasīju, bija 11. nodaļas 1. pants. Un, manuprāt, tā tam ir jābūt. Un Pāvils noslēdz šo rindkopu, ja mums liekas, ka 15. nodaļa sākās, bet manuprāt, Bībeles pētnieki piekrīt, ka 15. nodaļas 1. pants labāk iet kopā ar to, kas ir 10. nodaļā. Viņš noslēdz to ar vārdiem: atdariniet mani, ja iepriekš vecajā tulkojumā ir sekojiet man, kā es sekoju Kristum. Sekojiet man, kā es sekoju Kristum, man liekas, tie ir tādi ļoti drosmīgi vārdi. Un tas man liek domāt par to, kam es sekoju. Kam tu seko šajā pasaulē? Kas ir tas, kas ietekmē tavu domu? Kas ir tas, kas vada tavus lēmumus? Kas ir tas, ko tu ņem par piemēru? Un es domāju, lielākoties, ja mēs skatāmies ik vienā vietā, pat tādās nopietnās akadēmiskās diskusijās, televīzijā, politikas diskusijās, kaut kur ziņās, cilvēki atsaucas uz sociālajiem tīkliem. Cilvēki atsaucas uz kādu ietekmīgu cilvēku, pazīstamu cilvēku, populāru cilvēku viedokļiem un teiktā no sociālajiem tīkliem. Mums ikvienam mūsdienās ir pieejama platforma, ko kādreiz varēja iegūt tikai augstdzimuši cilvēki. Ja, vai kādi ļoti ilgu laiku pelnījuši tādu savu statusu. Un šobrīd tas ir labi un tas ir slikti, jo, manuprāt, jo mēs varam ar labu ietekmēt un ātri sasniegt kaut kādu līmeni, kur mums ir kaut kāds sekotāju skaits. Un tāpat laikā internets ir pilns ar lietām, kuras mums nekad dzīvē nevajadzētu lasīt. Vieglākajā variantā, tāpēc, ka tas ir vienkārši miskaste. Ja, tas ir nederīga, lieka, melīga informācija, kur mums nekādā veidā nepalīdz. Un sliktākā variantā tas ir kaut kas ļoti kaitīgs, kas ietekmē to, kā mēs uztveram pasauli. Ja, šobrīd atkal un atkal mēs dzirdam ziņās par to, kā, Krievija mēģina ietekmēt vēlēšanu procesu citās valstīs, un liela daļa no tā ir tieši caur šiem internetu profiliem, caur cilvēkiem, kur tiek savākts liels sekotāju skaits, un tad tiek paustas kādas domas vai nostājas, vai tādas šķietam tādas kā nevainīgas, šķietam tur tā. Viena lieta, piemēram, ko es pagājušajā nedēļā redzēju, Facebookā ir tāds profils World Maps, ja, tur kaut kāds tāds, kur ļoti daudz sekotāju. Ļoti interesanti skatīties dažādas kartes, un tur kaut kādas par dažādiem faktiem. Man vismaz patīk ļoti. Cilvēkiem arī patīk un ir liels sekotāju skaits, un tur ir šī karte, kur saka valstīs, kur uztver kā labākos draugus. Ja? Tas ir pagājušajā nedēļā šis ir. Respektīvi, piemēram, kā piemērs, kas mums varētu būt labākie draugi, mēs kā latvieši teikt, lietuvieši, ja? Tuvāki valsts, tuvāka valoda, tā mēs teikt, tuvākie, mēs visvairāk, vislabāk. Visās Baltijas valstīs bija Krievijas karoks iekšā. Jā, visās Baltijas valstīs bija Krievijas karoks iekšā. Ukrainā bija Krievijas karoks iekšā. Ja? Un tas ir pagājušā nedēļa. Tas nav kaut kāds vecs ieraksts. Un tā ir tā doma, un tur ir daudz sekotāju. Viņi saka, redziet, latvieši mīl Krievus. Ja? Latvieši mīl Krieviju, latvieši mīl, ka latvieši patiesībā atbalsta to caur tādiem. Tur nebija rakstīts nekas tur par kāru, tur nebija rakstīts nekas. Tur vienkārši ir karte ar to, kas ir kuru nāciju, kuru kaimiņu jūs uztverat vispozitīvāk. Un Latvijā ir ielikts Krievijas karoks. Ja. Un tas ir tas, kā doma tiek ietekmēta. Tas ir tas, kā doma tiek ietekmēta visā vizuāli un daudz, un ļoti, ļoti daudz šobrīd tas notiek. Un tas jautājums ir, kam mēs sekojam. Kas ir tas, kas ietekmē manu domu, kas ir ietekmē manu procesu. Ja. Mums bija BPI tāds retrīts, BPI un mācītājiem ar ģimenēm retrīts, un viens no runātājiem bija Andris Kudors, politologs, bijušais arī politiķis, un šobrīd viņš ir mācītājs. Un viņš stāstīja kaut kāds dažāds piemērs, un vienkārši
ideja par to, ka mums vienkārši jāmēģina saprast un mācīties par to, kas slēpjas lācītam vēderā vai kas stāv aiz dažādiem arī mēdījiem, dažādām lietām, kam mēs sekojam. Viņš teica, vienmēr izpētiet, ne tikai avotu, piemēram, Latvijas sabiedriskais mēdījis vai Latvijas sabiedriskā televīzija. Liekas, tas būtu tāds uzticams avots. Bet vienmēr ir iespējams paskatīties arī, kurš žurnālists raksta šo rakstu. Jo tāpēc, ka katram žurnālistam arī ir sava preference. Un viņš teica, vislabākais, ko var darīt, ir vienkārši ņemiet divas puses, ko jūs zinat. Ņemat, piemēram, Amerikā tas būtu Fox un CNN, kas ir ļoti liberāls un ļoti demokrātisks, ļoti republikāns, ļoti liberāls, ļoti konservatīvs. Un tāpat arī Latvijā skatīties cauri. Un tāpat arī cilvēki. Un reizēm mēs sākam sekot kādam internetu profilam, tāpēc, ka tur ir labas receptes ēdienam. Vai tur ir labs stāsts par ģērbšanos, vai tur ir interesanti sekot līdzi piedzīvojumiem, kā cilvēki dodas ceļojumos. Ja? Vai varbūt tas ir kāds foršs fotogrāfs, kurš skaisti fotografē, mums patīk šīs bildes. Un tad kādā brīdī mēs vairs nepamanām to, ka tas cilvēks vairs neliek tikai fotogrāfijas no skaistiem skatiem vai tikai ēdienu receptes, bet viņš sāk stāstīt savu politisko viedokli. Vai viņš sāk stāstīt kādas citas lietas, tā skaitā arī runājot par ticību, runājot par ko citu, un mums jābūt uzmanīgiem. Mēs esam piešķīruši šim profilam vērtību, tāpēc, ka tur bija kaut kas labs. Piemēram, labas ēdienu receptes mēs izmēģinām, tiešām sanāk garšīgi. Mēs sakām, šim cilvēkam var uzticēties. Šis profils man patīk. Vai sportists kāds labs, man patīk, kā viņš sporto, man patīk viņa sasniegumu, man gribās sekot viņam līdzi. Bet mēs saprotam, ka viņš nebūs eksperts visās lietās. Un mēs vairs nepievēršam uzmanību, mēs ejam cauri un mūs veido pēkšņi, piemēram, šī sportista politiskie uzskati. Mūs veido šī cilvēka uzskati par ticību, par izcelšanos, par reliģiju. Un tādā veidā mēs tiekam ietekmēti. Un tas notiek visu laiku, un tas notiek nepārtraukti. Tie, kas no jums ar sirmām galvām domā, tā jaunās paaudzes problēma, jo viņiem redz telefonu un internets. Un tā, tas notiek arī senos laikos, vienkārši citos veidos. Tā tas vienmēr ir bijis, un tie cilvēki, kas ir bijuši ietekmīgi vai influenceri, kā mēs mūsdienās sakam, viņi nāk daudz un dažādās formās un izmēros un izskatos. Mums vienkārši jābūt ir modriem tajā, kas mūs ietekmē, kam mēs sakojam. Kas mums ietekmē, kādas lēmumus mēs pieņemam. Un Pāvils šeit, to, ko viņš pasaka, un es centīšos to iztirzēt, bet viņš to noslēdz ar to, ka viņš sekojiet man, kā es sekoju Kristum. Atdariniet mani, kā es atdarinu Kristu. Pāvils ir ietekmēlis influenceris, viņš raksta vēstules, viņš varbūt neliek tās Instagramā vai Facebookā, bet viņš raksta vēstules, viņš ietekmē draudzes, viņam ir reputācija. Un viņš saka, jūs sekojat man, kā es sekoju Kristum. Viņš saka, tas, ko es cenšos izdarīt, tas, ko es cenšos jums nonest, ir tas, ko es esmu saņēmis no Kristus. Un tie ir tā drosmīgi vārdi mūsdienās, jo mums ir tik daudz dažādu viedokļu, tik daudz dažādu skatījumu, bet cik brīnišķīgi būtu, ja mēs varētu citiem cilvēkiem teikt, sekojiet man, kā es sekoju Kristum. Un tad ir tas jautājums, kā tad es sekoju Kristum? Kā tad es sekoju Kristum? Ļoti līdzīga rakstvieta bija šeit, 23. pantam, 10. nodaļā, kur ir teikts, viss ir atļauts. Ļoti līdzīgi bija 6. nodaļas 12. pantā, kur mēs jau runājām. Viss ir atļauts. Un šis viss ir atļauts, daudz Bībeles pētnieku saka, viņš jau būtu jāliek pēdiņās. Jo visticamāk Pāvils, un tā ir otrā reize, kad viņš to piemin šajā vēstulē, tas bija kaut kas, kas bija tāds korintiešu logo. Korintiešu mantra, ja tā var teikt. Viss ir atļauts. Un tas bija tas, par ko viņi runāja. Tas bija tas, kas bija viņus ietekmējis. Viss ir atļauts. Mums vairs nav jādzīvo pēc bauslības, mums vairs nav jādzīvo pēc kaut kādiem pagānu noteikumiem. Kristus mums ir atbrīvojis, viss ir atļauts. Tas ir korintiešu teiciens, kur Pāvils šeit citē. Viss ir atļauts. Pāvils vēršās pie korintiešiem, jo viņi ir sekojuši kaut kādai ietekmei, viņi ir sekojuši kaut kādai domai, kas ir folklorizējusies viņu prātos un viņu ticības dzīvē, kur ir teikts, viss ir atļauts un izklausās ļoti labi. Mums tiešām nav jādzīvo pēc bauslības, mums tiešām nav jādzīvo pēc likumiem, mēs dzīvojam Kristus brīvībā. Brīvībai viņš mūs ir atbrīvojis. Viss ir atļauts. Un Pāvils citē šo, viņš saka, viss ir atļauts, bet ne viss der.
Un 6. nodaļas 12. pantā viņš turpināja, viņš teica, viss man ir atļauts, bet nekam pār mani nebūs varas. Tad viss ir atļauts, bet viss der, viss ir atļauts, bet nekam pār mani nebūs varas. Un mēs runājām tajā svētdienā, mēs runājām par to, ka brīvība kaut kādā brīdī var kļūt par mūsu alku. Tā mūsu ideja par brīvību, ka viss ir atļauts, var kļūt par mūsu vergturi. Var mūs atkal ieslodzīt, lai cik ironiski un absurdi tas neizklausītos, bet tā tas var būt. Un tāpēc Pāvils saka, ka viss ir atļauts, bet nekas nedrīkst man kalpināt. Nekas nedrīkst padarīt mani atkarīgu. Nekas bez Kristus nevar būt tas, kas liekas mums pats. Ja man šī nav, tad man nav jēgas dzīvot. Un šajā nodaļā Pāvils, man liekas, šo savu argumentāciju, šo savu standartu viņš nes arī tālāk. Un viņš saka, viss ir atļauts, bet ne viss der, viss ir atļauts, bet ne viss ceļ. Un ja mēs domājam 6. nodaļā, tad tas ir tāds fokus uz mani. Nekas nedrīkst mani kalpināt. Tad, ja es domāju, kā man kā kristietim dzīvot šajā pasaulē, viss ir atļauts, labi, Pāvils, viņš nesaka, ka tā nav taisnība. Viņš saka, bet nekas nedrīkst man kalpināt. Un es saku, labi, tas, kas padara mani atkarīgu, vai tās ir alkohols, azartspēles, video spēles, zāles, ēdienas, kafija, saldumi, vienalga, kas tas varētu būt, tas, kas padara mani atkarīgu, tas nav labi. Tas nedara. Un tad es domāju par sevi, kā tad ir, kas tad man ir atļauts, ko es drīkstu. Mēs runājam par drīkst, nedrīkst, un tas nav gluži tas, kā raksti skatās uz mūsu dzīvi. Tad šeit Pāvils runā, tas vairs nav tikai par tevi, tas ir par tiem, kas tev ir apkārt. Ne viss ceļ draudzi. Un varbūt tev tas dara, un varbūt tā ir tava brīvība, bet citiem tas nedara. Un Pāvils patiesībā runā, viņš saka, ēdiet visu, ko tirgu pārdod. Citiem vārdiem sakot, tagad dzīvojiet brīvi, viss ir atļauts, ēdiet visu, nedomājiet, viņš saka, pat neapgrūdiniet savu sirdsapziņu, pat neuzdodiet šo jautājumu, vai drīkst vai nedrīkst. Kristus jūs ir atbrīvojis. Ejiet un ēdiet un dzīvojiet un dariet un baudiet. Viņš saka, tāpēc, ka Kristus to visu šķīstīja. Un tad viņš runā par sirdsapziņu. Viņš saka, nevis mana sirdsapziņa zina Kristu, ka man ir brīvība, viss ir atļauts. Bet ja tajā brīdī kāds saka, tā ir elka gaļa. Tā ir elka gaļa. Tas ir tas, kas tev nesīs brīvību. Tas ir tas, kas tevi atbrīvos. Tas ir tas, kas tevi piepildīs. Un mūsdienu pasaulē tik daudzas lietas, es varu iedomāties. Kādreiz es domāju par ceļošanu. Ceļošana brīnišķīga lieta, man liekas, mums pēc iespējas visiem vajadzētu ceļot. Pat tad, ja mēs nevaram atļauties tālus ceļojumus, mums vajadzētu ceļot, apskatīt mūsu brīnišķīgo valsti, kaimiņu valsts. Mums vajadzētu ceļot. Bet, ja mēs sekojam kādiem cilvēkiem, kur ceļo tālāk un kāpja augstāk nekā mēs, un mēs domājam, ja vien es varētu tā atļauties, man dzīve būtu pilnīga. Celt māju ir forši, prieks, ka siksnām izdodas celt māju, tas ir labi, mēs braucam viņiem palīgā. Bet es dzīvoju ar domu, ja vien man būtu māja, tad man dzīve būtu pilnīga. Tās lietas, kas ieņem elka vietu. Tās lietas, kas nostājas priekšā, un tad citi cilvēki tev seko, un citi cilvēki domā, ja es nevaru atļauties ceļot, laikam Dievs man mazāk mīl. Es neesmu Dieva mīļākais bērns, vai arī kaut kas nav man vajadzētu dzīvot tāds standarts. Ja es nevaru atļauties uzcelt māju, ja Dievs nav man tā svētījis un vadījis, varbūt, ka kaut kas ar mani nav kārtībā, jo Dievs taču grib, lai man ir, un Dievs parūpējas par katru milimetru. Ja? Ironiskā kārtā, ejot cauri maniem sociālajiem tīkliem pēdējās nedēļas, ļoti daudz ir cilvēku sporta zālēs, kuri kačājās un vingro. Un es domāju, tagad smejies par mani. Es nedrīkstu vairāk kā 5 kg celt uz nākamo mēnesi. Un tas, ko es visbiežāk redzu, ir cilvēks sporta zālēs. Un ja es to pieņemu kā normu, ka tas būtu kaut kas vajadzīgs, tad tas mani apbēdina. Tas man stājas priekšā, man liekas, veselā miesā, vesels gars un
un tā tālāk un tā joprojām. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ. Mēs varam darīt visu, bet kas ir noderīgs un kas ir vērtīgs un kas ir svētīgs. Un ja mēs tā varam paskatīties, tad kad mēs ļoti virspusēji nākam pie Bībeles, pie ticības, tad tas pirmais jautājums mums varētu būt par to, ko drīkst un ko nedrīkst. Vai kristietis drīkst taisīt tetovējumu? Vai kristietis drīkst lietot alkoholu, vai kristietis tur drīkst tā vai citādi ģērbties, vai tā vai citādi izteikties, vai kristietis drīkst iet politikā, vai kristietis drīkst būt veiksmīgs biznesā. Tā ir tādi, mēs meklējam atbildes uz to, ko drīkst vai nedrīkst. Mēs gribam, lai kāds mums pasaka priekšā. Un šeit Pāvils korintieši ir tikuši pāri šim pirmajam solim, un varbūt nedaudz pa tālu pāri šim pirmajam solim. Tā ir tāda bauslības domāšana, drīkst vai nedrīkst. Un tad nāk tā kristiešu brīvība. Kristiešu brīvība Kristū, kad mēs saprotam, Kristus mums ir atbrīvojis brīvībai, ka tas ir evaņģēlijs, ka tas nav par to, ko mēs drīkstam un nedrīkstam, bet par to, kas mums ir Kristus. Vai mēs viņu pazīstam? Vai mēs viņam sekojam? Mēs mācāmies saprast par to, ka viena lieta vienā situācijā ir pieņemama un laba un apsveicama, un citā situācijā tā ir lieta, ko mums nevajadzētu darīt. Mums ir brīvība Kristū. Mums nav bauslība, mums nav bauslības noteikumi, mums vairs nav noteikumi, kur saka, ja tu darīsi šitās lietas, tu būsi tur, un ja tu izdarīsi šitās lietas, tad tu noteikti būsi debesīs. Šauri ir vārti un šaurs ir tas ceļš, un tas ceļš ir Kristus, Jēzus Kristus. Tikai caur viņu mēs varam nākt pie Dieva, nevairs ar darbiem, nevairs ar drīkst, ar nedrīkst, bet vai mēs pazīstam Kristu, vai mēs esam kopā ar viņu. Kas pagodina Dievu? Vairs nav jautājums par to, ko drīkst vai ko nedrīkst, bet kas pagodina Dievu, kā es ar savu dzīvi varu pagodināt Dievu. Un Pāvils šeit piedāvā tādus divus sietus, kurus mēs varam izmantot savā dzīvē. Man liekas, ļoti praktiski. Mēs varam izmantot, kā mēs varam izvērtēt, vai viena vai otra lieta manā dzīvē ir vajadzīga, vai to drīkst. Un pirmā lieta ir, vai tas man nāk par labu, vai tas man kaitē. Vai tas man kalpina? Un ja tas man kalpina, ja tas padara mani atkarīgi, ja tas nostājas priekšā manām attiecībām, manam skatam uz Dievu, tad tā ir lieta, ko tu drīksti, bet kas tev absolūti nav vajadzīga. Kas tev kaitē, kas tev traucē, kas tev attur piedzīvot Dievu pilnību. Un tad ir tas, vai tas ceļ citus. Vai tas, ko es daru savā dzīvē, vai tas ceļ citus, vai tas nāk par svētību citiem. Vai tas palīdz citiem ieraudzīt Dievu, vai tas palīdz citiem tuvoties Dievam. Pašā mazākajā līmenī, vai tas vismaz neliek šķēršļus citiem tuvoties Dievam. Un caur šo sietu mēs varam tā kā izsvērt šos dzīves lēmumus un jautājumus un domāt, ok, es tā varētu darīt. Es varu celt māju, jo tā būs brīnišķīga iespēja pulcināt cilvēkus, aicināt ciemos, svētīt viņus un rūpēties par viņiem. Bet ja es ceļu māju, lai man būtu status un lai cilvēki skatītos uz mani teikt, redz, kāds viņš veiksmīgs un foršs, varbūt tev nevajag celt to māju. Un tāpat ir ar karjeru, ar dažādām lietām, viedokļiem, sociāliem tīkliem, vārdiem, kurus mēs viens otram sakam. Tas ir vērtīgs siets, un tomēr tas liekas, vēl nav gluži tas dziļums, par kur Pāvils šeit runā. Ka tas ne tikai ceļ citus, bet ka liekas, ka tāds ticības briedums, tas, uz ko tiekties un iet, ir, ka mēs varam atteikties no sevis citu labā. Tas nav par to, ko tu drīkst vai nedrīkst darīt, tas pat nav par to, ka tev ir brīvība Kristū.
Tas ir par to, ko tu esi gatavs, no kā tu esi gatavs atteikties evaņģēlī dēļ. Redziet, brīvība nav pašmērķis. Brīvs no atkarības, brīvs no sāpēm, brīvs no citu cilvēku viedokļiem. Ir labi būt brīvam, bet brīvība nav pašmērķis. Jēzus neatbrīvoja mūs no tumsas valstības. Ja viņš burtiski, iedomājieties notikumus. Jēzus kā tāds filmas varonis nāk un ielaužās visdziļākajā pagrabā, kur tu esi sasiets ķēdēs, dzīvojis badā, augstumā un mitrumā, un viņš nāk un viņš tevi atbrīvo, viņš tevi izved ārā, viņš noņem šīs ķēdes no tavām rokām, un viņš saka, tu esi brīvs. Viņš tevi ir atbrīvojis no tā, kas tevi turēja verdzībā, lai tu iet un celtu savu valstību. Lai tu iet un darītu to, kas tev patīk un to, kas tev ir forši. Bībele mums saka, ka Jēzus nāca mūs izpirkt no verdzības grēkam, nevis lai mēs atkal kristu verdzībā, nevis lai mēs atkal kalpotu kādām citām lietām, bet lai mēs piederētu Dieva valstībai. Viņš mūs ir iecēlis no tumsas valstības savu mīļotā dēla valstībā. Viņš nav mūs iecēlis kā tādus carus un ķēniņus savām valstībām, savās pilīs, kur mēs būvējam savu ekonomiku un savu ietekmi un varu. Brīvība nav pašmērķis. Sekošana Kristum ir mērķis. Piederība Kristum ir tas, kāpēc Dievs mūs atbrīvo, jo viņš zina, ka jebkas cits mūs tik un tā sasien. Komandas sporta veidā mēs bieži pagodinam, glorificējam tos, kuriem ir laba statistika, kuriem izdodas sev parādīt. Šobrīd notiek Eiropas čempionāts basketbolā. Viens no pasaules labākajiem sportistiem, Luka Dončičs, Slovenijas izlasē, ļoti apbrīnojami spēlē, ļoti kvalitatīvi. Viņa komanda šobrīd, man liekas, ir 0-2, ja? Vai pat 0-3 jau. Viņi nav uzvarējuši nevienu spēli Eiropas čempionātā. Līdzīgi tiem, kas seko varbūt futbolā, Parīzes Saint-Germain sapulcināja pasaules lielākās zvaigznes Messi, Neymāru, Mbappé ar mērķi uzvarēt Champions League. Un individuāli šie spēlētāji ir brīnišķīgi, ir milzīgi talantu. Ir patīkami viņus skatīties, tiem, kam patīk futbols. Jā, man varbūt mazāk, bet arī es varu novērtēt reizi, tur 4 gados pasaules kausā, kad šie vīri spēlē, tu saproti, tur ir talants. Tur ir kaut kāda bauda viņus skatīties. Bet Parīzes Saint-Germain ar šiem vīriem komandā neuzvarēja nevienu svarīgu titulu. Šosezon, Tomas neļaus man samalot, Parīzes Saint-Germain iegūta 4 trofejas. Komandā vairs nav ne Messi, ne Neymārs, ne Mbappé. Patiesībā komandā esot lielākoties jauni spēlētāji gados. Es tik dziļi neiedziļinājos, Tomas, ja tur būtu Miķels, viņš man droši vien pateikt, kā ir Atis, ar kā aizmugurē arī var pakoriģēt. Bet viņi uzvarēja 4 trofejas, tā skaitā Champions League, pēc kā viņi tik ļoti ir gājuši. Ja, un kristiešu dzīve nav mans personīgais TED Talks. Tas nav mans šovs, tā nav mana izrāde. Kristiešu dzīve ir komandas spēle, kur svarīgi ne tikai tas, ko es varu vai drīkstu, ne tikai mana statistika un ne tikai tas, kā es izskatos, bet kur svarīgi ir, kā mums kopā izdodas. Kā mēs kopā augam, kā mēs kopā sasniedzam to Dieva pilnību. Un vēstulē Romiešiem 12. nodaļa, ka nolieciet sevi kā dzīvu, Dievam tīkam upuri, un ka viņš ceļ mūs pretī Dieva pilnībai. Kur mums katram ir kaut kāda loma un uzdevums, kur mums katram ir kāda dāvana, kaut kas, ko mēs varam pienest un darīt. Un tā darīšana nevienmēr ir kaut kāda kalpošanas vadīšana vai vēl kaut kas,
Varbūt kāds, patiesībā tā ir mana lūkšana ne tikai par mūsu draudzē tas arī ir ļoti vajadzīgs, bet vispār draudzēs ir šie cilvēki ar ganu sirdi. Cilvēki, kuriem dabiski deg sirds par citiem cilvēkiem, kuri grib būt kopā ar citiem cilvēkiem, kuri māk būt kopā ar citiem cilvēkiem, ne tikai krīzes risināt, bet būt kopā. Tie ir tie cilvēki, kas pietrūkst. Manuprāt, kas pietrūkst mums mājvietā un kas pietrūkst mums draudzēs kopumā. Varbūt retu reizi kādām lielām zvaigznēm izdodas uzvarēt un kaut ko sasniegt, bet bieži vien tas tāpat nav ilgtermiņā. Un svarīgs ir šis komandas darbs. Svarīgi ir, ka cilvēki nedomā tikai par sevi, par savu statistiku, bet patiesībā īstā uzvara nāk tad, kad mēs esam gatavi atteikties no sava ego. Tad, kad mēs esam gatavi atteikties no tāda kaut kāda sava skata un ko par mums domā, un ko par mums saka, un kā mēs izceļamies, kā mēs izskatāmies. Ka mēs esam gatavi kaut ko upurēt, lai komanda uzvarētu, lai Dievs tiktu pagodināts, lai draudze varētu augt. Pāvils raksta, tas ir tas kristiešu briedums. Atdariniet mani, kā es atdarinu Kristu. Tāpēc, ja jūs jautājat, šīs rindkopas šodienas raksturvietas galvenā doma, tad jūs to varat atrast 31. pantā. Tādēļ vai ēdat, vai dzerat, vai ko citu darat, visu dariet kungam par godu. Vai ēdat, vai dzerat, vai vienalga, ko darat, visu darat kungam par godu. Un kungam par godu mēs varam raudāt, un kungam par godu mēs varam svinēt. Kungam par godu mēs varam dot un svētīt, un kungam par godu mēs varam mācīties saņemt un prasīt palīdzību. Kungam par godu mēs varam iedrošināt un aizlūgt, un kungam par godu mēs varam kādu izaicināt un sabārt. Visu, ko darat kungam par godu. Un ja mēs domājam par mūsu komandu, par draudzi, par lielo draudzi, ne tikai mājvietu, bet par visām draudzēm kopumā, neapšaubām Kristus ir lielākā zvaigzne. Viņš ir visvērtīgākais spēlētājs, MVP. Neapšaubām Kristus ir lielākā zvaigzne. Viņš būtu tas, kurš vienpersoniski varētu visu paveikt un visu izdarīt. Un, ja mēs skatāmies no glābšanas perspektīvas, viņš ir arī tas, kurš ir visu vienpersoniski paveicis un izdarījis. Bet viņš atteicās no savu titulu, viņš atteicās no savu troņu, viņš atteicās no savām trofejām. Viņš nokāpa no debesīm, viņš kļuva par vienu no mums. Kopā ar mācekļiem cieta izsalkumu, kopā ar mācekļiem bija vētrā, kopā ar mācekļiem staigāja apkārt, kopā ar mācekļiem viņš tika atraidīts, izsmiets, nicināts, zaimots. Viņš upurēja sevi mūsu labā. Viņš atdeva sevi, viņš burtiski atdeva savu dzīvību mūsu labā. Sekojiet man, kā es sekoju Kristum. Šī pati doma izskan arī Pāvila vēstulē Filipiešiem, kur viņš aicina domāt Filipiešu draudzi tāpat kā Kristus domā. Un kā tad Kristus domā? Pāvils raksta, kur vien ir kāda aizstāvība Kristu, iedrošinājums mīlestībā, kopība garā, ja ir kāda iejūtība un līdzjūtība, piepildiet man prieku, būdam vienprātībā. Kopīgā mīlestībā, vienota dvēselē un domās, neko nedariet sāncensības vai tukšas slavas dēļ, bet pazemībā vērtējiet citu augstāk par sevi, rūpēdamies katrs ne tikai par savu labumu, bet arī par citu labumu. Lai jūsos ir tādas pašas domas, kā Kristu Jēzu, kas būdams Dieva veidā, neuzskatīt to kā satveram laupījumu būt vienādam ar Dievu, bet sevi iztukšoja. Pieņēmis kalpa veidu un tapis pēc cilvēka līdzības, un būdams tāds pats kā cilvēks, viņš pazemoja sevi, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Pāvils pamudina Filipiešus, lai jūsos ir tādas pašas domas kā Kristu Jēzu. Un arī šeit vēstulē korintiešiem viņš saka, esiet gatavi atteikties no savām brīvībām, no savām privilēģijām, no savām iespējām, no savas mantas, no saviem panākumiem,
no savas slavas, atpazīstamības, varbūt pat savas reputācijas kaut kādā ziņā citu dēļ. Esat gatavi no tā atteikties. Tas ir jūs to varat lietot. Jums ir brīvība Kristū. Bet, ja jūs gribat sekot Kristum tur, kur viņš gāja, kā viņš gāja, esiet gatavi no tā atteikties. Un tev ir tava brīvība. Bet kādos noteiktos gadījumos Kristus var aicināt no tās atteikties, lai būtu citiem par svētību. Un mēs uz to varam skatīties kā uz upura pienešanu Dievam. Reizēm es lasu Veco derību, un, protams, tur viss liekas tik sarežģīti, cik sarežģīti vien var būt, bet ir viena lieta, kas tur bija vienkāršāka. Tev bija skaidri pateikts, kas tev ir jādara. Atnes tur tādu un tādu upuru, tādu un tādu dzīvnieciņu, tādā un tādā veidā, tā un tā viņu nokauj, tā un tā viņu pagatavo, tā un tā viņu apēd, tādu un tādu daļu iedo priesterim. Ja? Un tur viss ļoti skaidri. Es zinu, kā es varu pagodināt Dievu. Es varu atnest viņam šo upuri, un tas ir tas, kas man ir jādara. Kad bija pēdējā reize, kad tu kaut ko upurēji Dievam? Kad bija pēdējā reize, kad tu kaut ko upurēji Dievam, un kā tas izskatījās? Kad tev tavu ticību kaut ko maksāja? Ne tikai pārpalikumu, ne tikai to, kas paliek pāri, un ka tu vari kādam atdot, ja, novelk kā tās drēbes, aizvest uz otro elpu vai uz tuvu veikaliņu, bet kad tev tas kaut ko maksāja? Mēs varam, domājot par sevi, par savu dzīvi, mēs esam gatavi upurēt kaut ko, lai justos labi. Mēs esam gatavi upurēt kaut ko, lai dzīvotu komfortā. Mēs esam gatavi kaut ko upurēt, lai būvētu, lai veidotu savu dzīvi. Galu galā mēs ejam uz darbu, lielākā daļa no mums. Mēs ejam uz darbu, mēs upurējam savu laiku, lai iegūtu naudu, lai par to naudu atkal kaut kā iekārtot savu dzīvi. Mēs esam gatavi kaut ko upurēt, bet vai mēs esam gatavi kaut ko upurēt, lai paklausītu Dievam? Vai mēs esam gatavi upurēt savu laiku, lai kalpotu? Lai būtu kopā ar kādu, kam vajag, lai mēs būtu kopā ar viņu. Un par to laiku mēs varētu iztīrīt māju, mēs varētu izravēt dārzu, mēs varētu noskatīties kādu Netflix seriālu vai filmu. Mēs varētu daudz ko sev izdarīt, bet mēs esam gatavi upurēt laiku, lai būtu kādam par svētību. Atteikties no kaut kā, kas ir mūsu. Mums ir tiesības uz atpūtu, bet vai mēs esam gatavi upurēt? Vai mēs esam gatavi upurēt savu naudu, lai kādu svētītu? Lai kādam nopirktu to, ko mēs zinām, kas viņam tajā brīdī sagādātu lielu prieku vai kas viņam ir vajadzīgs. Lai svētītu, lai iepriecinātu kādu, lai vienkārši parādītu, ka Dievs viņu mīl un Dievs par viņu rūpējās. Ne tikai dzimšanas dienā, ne tikai kādā, bet kādā vietā, kur Dievs mums liek sirdī. Vai mēs esam gatavi upurēt kaut ko? Vai mēs esam gatavi upurēt savu labsajūtu, lai kādam palīdzētu? Atteikties no kaut kādiem saviem plāniem, savām lietām, lai būtu līdzās kādam. Un es nesaku, ka mums viss savs laiks, visa savu naudu, visu savu labsajūtu jāvelta citiem. Jā, nebūt, nē. Es domāju, ka mums ir jābūt vietai un laikam, kur mēs paši varam saņemt, kur mēs varam atpūsties, kur mēs varam uzpildīties, kur mēs varam ļaut, ka Dievs mums kalpo. Mēs varam baudīt to brīvību, ko Kristus mums ir devis. Bet ir tik svarīgi, lai šī brīvība nekļūst par mūsu elku. Lai šī labsajūta, lai tas komforts, lai dzīves līmenis, lai tas nekļūst par mūsu elku. Kristus upurēja savu dievišķo statusu. Galu galā viņš upurēja arī savu dzīvību, lai mēs atkal varētu piedzīvot tuvību ar debesu Tēvu. Tā ir dāvana, ko mēs saņemam ticībā. Kristus rāda piemēru, un arī Pāvils šeit saka, es atsakos no savām tiesībām ēst vai dzert vai citas lietas darīt, lai kādu pievestu Kristumu. Lai kādam parādītu Dieva mīlestību.
Lai kādam atgādinātu par to, cik ļoti Dievs viņus mīl. Un mūsu ticības briedums ir, kad sekojot Kristum, arī mēs esam gatavi no kaut kā atteikties. Tādēļ vai ēdat, vai dzerat, vai vienalga, ko dara, to dara Dievam par godu. Un kas ir tās lietas, ko mēs dzīvē darām? Kas ir tās lietas, kas ir mūsu ikdienā? Vai mēs tās uzticam Dievam, saka, Dievs, ņem un lieto. Ņem un vadi. Kas ir tas, kas man šajā nedēļā ir jādara? Kurš ir tas cilvēks, kuram man ir jāpiezvan? Kad es saņemu savu algu, kas ir tie maksājumi, kas man ir jāveic? Ko tu gribi, lai es ar to daru? Svarīgi ir pabarot sevi un savu ģimeni. Svarīgi ir samaksāt rēķinus. Neņemiet ātros kredītus, lai kādu svētītu, lai tas nebūs gudri. Tā nebūs gudra pārvaldība par to, ko Dievs jums ir devis. Bet ja jūs varat no kaut kā atteikties, lai kādu svētītu, jūs sekosiet Kristum. Gluži kā Pāvils seko Kristum. Un tas būs tas, kas veidos jūsu dzīvi, kas veidos to jūsu dzīves naratīvu, kas veidos to, kā jūs pieņemat lēmumus. Es gribētu kādu dienu nonākt vietā, kur es ar tādu milzīgu pārliecību kādam var teikt, seko man tā, kā es sekoju Kristum. Tagad es varu teikt, seko Pāvilam tā, kā viņš seko Kristum. Bet kad tas varētu būt tāds solis ticībā, ko mēs šodien kā draudzi varam apņemties, mēs neesam perfekti, mēs neesam pilnīgi. Ir daudz lietas, kur mēs kļūdamies, mēs darām nepareizi. Bet ka mēs varam atņemties sekot Kristum, un ka mēs varam apņemties kādam teikt ar savu dzīvi, ar saviem darbiem, ar savu naudu, ar savu laiku, mēs kādam varam pateikt, seko man tā, kā es sekoju Kristum. Seko man, kā es sekoju Kristum. Es aicinu, ka mēs varam nolikt galvu lūkšanā. Mīļais debes Tēvs, Tu savā žēlastībā, esi tās sakārtojis un iekārtojis, ka Kristus mūs glābi. Un tas nav no mums pašiem. Ka Tu atbrīvo mūs no pilnīgi visa. Tu atbruņo mūs arī no pilnīgi visa. Mums vairs nav sviras, ar kurām mēs varētu censties Tevi ietekmēt. Un mums ir šī brīvība, Tevis dāvāt brīvību. Paldies Tev par to. Un es lūdzu, ka mēs šo brīvību paturētu brīvu, ka mēs neļautos atkal iejūgties kādā jūgā, kādā kalpībā. Bet es lūdzu, ka mēs arī šo brīvību neuzceltu kā savu alku. Un ka mēs būtu gatavi no tās atteikties, lai kādam būtu par svētību. Kungs, Jēzus, ka mēs sekot Pāvilam, kā viņš seko Kristum, un ka mēs būtu gatavi kādiem cilvēkiem teikt, seko man, kā es sekoju Kristum. Klupdams, kristdams, reizēm rāpodams, reizēm vienkārši noguļoties pareizajā virzienā, bet seko man, kā es sekoju Kristum. Kungs, Jēzus, māc mums klausīties uz Tavu balsi, Svētais Gars sadzirdēt to pamudinājumu mūsu dzīvē, kur Tu pamudini mūs nest Tev upuri. Un ka mēs to neuztvertu kā to, ka Tu mūs apzodz vai Tu mūs piespied kaut kā, bet ka mēs to uztvērtu kā slavu un pielūgsmi. Ka mēs varam no kaut kā atteikties, lai Tevi pagodinātu. Mēs varam Tev kaut ko upurēt, lai Tevi pagodinātu. Kungs, ka Tu dod gudrību mums saprast, kas tas ir. Ka mūsu sirds patiesi var būt brīvas no visām šīm mantām un lietām un notikumiem un statusiem. Ka mēs patiesi varam pieķerties Tev. To es Tev lūdzu, Kungs, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.